Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Jāņa evaņģēlija 20. nodaļas. Šī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: miers ar jums! Un to sacījis, viņš tiem rādīja savas rokas un sānus, tad mācekļi kļuva līgsmi savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka: miers ar jums! Kā Tēvs mani sūtījis, tā es jūs sūtu. Un to sacījis, viņš dvēsa un sacīja viņiem: ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Bet Toms, viens no 12 saukts Dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja: mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja: ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās, un savu pirkstu nelieku naglu rētās, un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk, stājas viņu vidū un saka: miers ar jums! Pēc tam viņš Tomam saka: stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas. Dod šurp manu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam: mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka: tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Vēl daudz citu zīmi Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šī grāmatā. Bet šīs rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs tevi piesaucam, mēs tevi lūdzam. Nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar tavu vissvētā vārda patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Evaņģēlijos nav aprakstīts viss, ko Jēzus ir darījis. To skaidri norāda evaņģēlists Jānis, jaunākais no mācekļiem, Kristus nāves un ciešanu acu liecinieks. Viņš norāda uz to, ka tas, kas ir uzrakstīts 4 evaņģēlijos un jaunajā derībā kopumā, ir rakstīts, lai tie, kas to lasīs, varētu nākt pie ticības un iegūt dzīvību viņa vārdā. Tātad dzīvību ticot uz Kristu, ticot un paļaujoties uz viņa vārdu. Mēs joprojām esam augšām celšanās nedēļā, un augšām celšanās nedēļa sākas ar svētdienu, ar augšām celšanās svētdienu un noslēdzas šodien ar balto svētdienu. Un mēs svinam Kristus uzvaru pār nāvi, dzīvības uzvaru pār nāvi. Un apostols Jānis raksta, ka viņa vārdā, Kristus vārdā, mēs varam iegūt dzīvību. Kristus uzvara pār nāvi nav tikai viņa personīgā uzvara pār viņa personīgo nāvi, bet tā ir uzvara, kurā viņš, Kristus, dāvā iespēju dzīvot arī mums. Viņa uzvara ir arī mūsu uzvara.
Dažas dienas atpakaļ man bērni skatās kaut kādas tur spēles, hokeja laikam, es nezinu, es neesmu tāds ļoti tuvs ar tām sportiskajām aktivitātēm, bet viņi vienmēr, tad, kad kaut kas notiek, tad viņi atnāk un saka apmēram tādu frāzi, atkarībā no, acīm redzot, no rezultāta. Mūsējie zaudēja, es nezinu, ko pagājušajā reizē, vai mūsējie zaudēja, vai mūsējie, viņi saka nevis mūsēji, viņi saka mēs, pareizi, viņi saka mēs zaudējām, vai mēs vinnējām, mēs uzvarējām. Es jau saprotu, protams, par ko ir runa, bet es tā ar tādu smaidu saku, kuri jūs? Un ko jūs zaudējāt un kur jūs uzvarējāt? Es, protams, saprotu, ka tā ir tāda hokeja vai futbola vai kādas citas komandas uzvaras un sasniegumu attiecināšana uz sevi, uz mums. Viņi tur spēlē, viņi tur cīnās, bet uzvaram mēs. Viņi tur spēlē, viņi tur cīnās, bet zaudēs. Zaudēju es, zaudējam mēs. Un no šāda vienkārša piemēra mēs varam saprast, ka cilvēkam nav sveša tāda spēja pat tādas lietas, kas, manuprāt, uz mums tiešā veidā nekādīgi neatiecas, attiecināt uz sevi kādu uzvaru vai kādu zaudējumu. Kristus uzvar pār nāvi, viņa dzīves un dzīvības uzvar pār nāvi, tā gan tiešām ir tā lieta, kur mēs varētu ar pilnu jaudu, ar tādu pilnu pārliecību sacīt, mēs uzvarējām, mēs izcīnījām. Jo Kristus uzvara ir tā, kura patiešām attiecas uz mums. Kā šī uzvara attiecas uz mums? Caur ticību. Caur ticību uz to, kurš uzvarēja. No vienas puses mēs varētu teikt, jā, Kristus ir cietis, miris un augšām cēlies, ir izcīnījis kaut kādu uzvaru, bet ir viena daļa cilvēku, kuriem gar šo uzvaru, līdzīgi kā man gar hokeju, uzvaru vai zaudējumu, ne silts, ne augsts. Viņi tur dzīvo, kaut kur kāds vinnē, kaut kur kāds zaudē, kaut kur kāds spēlē, bet ir cilvēki, kuriem tas ir vienaldzīgi, un visdrīzāk, kā viņi neizjūt, nepiedzīvo, ne uzvaru, ne zaudējumu. Mazliet citādāk tas ir ar Kristus dzīvību, ar Kristus nāvi un ar Kristus uzvaru. Mēs visi, vai mēs to gribam vai negribam, vai mums tas patīk vai nepatīk, tomēr esam iesaistītie. Attiecībā uz hokeju un futbolu es varu teikt, principā man ir patīkami, ja mūsu valsts izlase vai kāda komanda gūst kādus panākumus un uzvaras, tas ir labi, bet es tajā neredzu nekāda sava personīgā nopelna, nedz arī kaut kāda personīgā ieguvuma. Varbūt es esmu aplams šai ziņā, es nezinu, bet es to tā ļoti personīgi uz sevi neatiecinu, jo ne es īsti hokeju vai futbolu protu spēlēt, ne arī esmu uzlicis kādas likmes uz to vai citu komandu, kura uzvar. Bet ja runa ir par dzīvību un nāvi, un ja runa ir par uzvaru pār nāvi, tas gan mani skar ļoti personīgi. Tas skar katru no jums, tas skar katru no tiem, kuri pat par to nedomā, ļoti personīgi. Pilnīgi neatkarīgi no tā, ko viņi par to domā, jo dzīvot un mirt, tas ir ļoti personīgi. Šajā dzimšanā un nāvē mēs esam ieaicināti un iesaistīti katrs ļoti nepastarpināti un ļoti personīgi. Mēs varam gribēt vai negribēt, mēs varam domāt vai nedomāt, piemēram, par nāvi, bet atšķirībā no futbola, hokeja un citām spēlēm, no kurām mēs varam distancēties no nāves fakta kā tāda, ne savā, ne citu cilvēku dzīvē, mēs distancēties nevaram. Tādēļ mums par nāvi ir jādomā. Un jādomā par to, kas ir
dzīve, kā tas ir dzīvot, kā tas ir mirt un kas ir pēc tam. Kā mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, Kristus pēc savas augšām celšanās satikās ar saviem mācekļiem. Bet šī satikšanās bija tāda, nepilnīga. Kāds māceklis nebija klāt. Visi mācekļi Jūda tā tad aizgāja savu ceļu, nodevējis viņš pagalam, bet kāda iemesla dēļ Toms, viens no mācekļiem, tajā brīdī, kad Jēzus, augšām celtais Jēzus parādījās pārējiem, tā sanāk 10 mācekļiem, Toms nebija viņu vidū. Un tad, kad pārējie mācekļi viņam pēčāk stāstīja, kas viss noticis, ka Jēzus ir parādījies, caur aizslēgtām durvīm ienācis, Svēto garu uz viņiem dvēsis, varu piedot un atlaist grēkus dāvājis. Tad, kad viņi to visu stāsta, un ne jau kaut kādam svešam cilvēkam, tam cilvēkam, kurš principā ir šos 3 gadus kopā ar viņiem staigājis, Jēzus zīmes un brīnumus redzējis, Jēzus sludināšanu klausījies un dzirdējis, viņi šim Tomam stāsta, viss notika tā, kā viņš teica. Viņš augšām cēlās. Bet tā kā Toms, viens no apustuļiem, tai brīdī, kad Kristus pirmo reizi parādījās saviem mācekļiem, nebija klāt, tad Toms saka, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās, savu pirkstu nelieku naglu rētās, savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Tā nodeklarē Toms. Un pilnīgi vienalga, ka viņš ir bijis 3 gadus kopā ar pārējiem mācekļiem. Pilnīgi vienalga, ka viņš ir redzējis to, ko Jēzus darīja, tās zīmes un brīnums. Tajā brīdī, kad mācekļi saka, mēs redzējām, mēs piedzīvojām, Toms saka, ne. Kamēr pats neapčamdīšu, kamēr pats nedzirdēšu, neticēšu. Toms nodeklarē savu, mēs tā sauktu neticību. Jā, neticību. Mēs zinām, ka Toms ir tas māceklis, kuram ir pievārds vai iesauka. Un šo vārdu savienojumu dažādos veidos un dažādos kontekstos loka un piemin un attiecina neticīgais Toms. Jā. Es domāju, katrs no jums, katrs no mums kaut kādā reizē pilnīgi noteikti ir dzirdējis ārpus Bībeles un baznīcas konteksta šādu vārdu savienojumu lietošanu neticīgais Toms. Un ļoti iespējams, ka paši kaut kādā kontekstā kādreiz varbūt esat lietojuši šādu vārdu savienojumu. Ak, tu neticīgais Toms vai kaut kas tam līdzīgs. Par neticīgo Tomu nosauc pats Kristus. Tādēļ droši vien nebūs nepareizi, ja mēs šo pievārdu, kas viņam ir tā labi pielips, atstātu. Jo tad, kad Jēzus pēc nedēļas atkal caur aizslēgtām durvīm parādās saviem mācekļiem, runā uz viņiem, viņš vispirms vēršas pie Toma. Un tā, it kā viņš būtu bijis klāt, tad, kad Toms apliecināja savu neticību bez personiskās pieredzes, Jēzus piedāvā viņam izdarīt, realizēt to, ko viņš gribēja. Apčamdīt, aptaustīt un dzirdēt. Un to visu sakot, Jēzus saka, neesi neticīgs, bet ticīgs. Tātad vārds neticīgs nāk no paša Kristus. Ir svētbildes, kurās Toms tiek attēlots tā ļoti, saudabīgi, kur viņš ir izstiepis pirkstu. Es nezinu, vai tā ir viena, iespējams vairākas svētbildes ir tādas, kur Toms ir ielicis pirkstu tieši rētā iekšā. Arī tādas bildes ir. Un lasot evaņģēliju, man rodas tomēr pārliecība, ka Toms neprasīja Jēzum, tagad pacel savu
apģērbu parāda, es gribu iebāzt roku tavos sānos, pirkstu iebāzt. Vai tiešām viņš burtiski kā tāds ārsts, kurš apskata brūci, vai viņš tiešām pieskārās un ielika pirkstu, evaņģēlijs neko tādu neliecina. Bet mākslinieki, kuri to ir vēlējušies uzgleznot šādā veidā, ļoti skaidri parāda to, kāda tad bija Toma vēlme iegūt pārliecību par to, ka Kristus ir augšām cēlies, nepastarpināti dzirdot, redzot, apčamdot. Un dažkārt mēs pazīstam arī cilvēkus, un varbūt paši kādreiz tādi esam bijuši savos neticības laikos, kad esam deklarējuši līdzīgi kā Toms, parādi man Dievu vai dod man ar viņu parunāt, un tad es viņam ticēšu. Ir tādi cilvēki joprojām, kuri uzskata, ka veselais saprāts viņiem neļauj ticēt Kristum, jo viņi redz viņu nevar ne redzēt, ne dzirdēt, ne personīgi sasveicināties vai aptaustīt. Toms varēja apmierināt savu vajadzību, un viņam acīm redzami tomēr pietika. Pietika ar redzēšanu, un pietika ar to, ka viņš dzirdēja Kunga Jēzus Kristus balsi. Izskatās, ka viņš neapčamdīja viņa brūces rokās, kājās un sānos, bet tūdaļ ieraugot un dzirdot Kungu, apliecināja un sacīja: mans Kungs un mans Dievs. Mans Kungs un mans Dievs. Tā izskanēja agrāk neticīgā Toma, nu jau ticības apliecība. Redzot un dzirdot Kunga balsi, viņš apliecināja un sacīja: mans Kungs un Dievs. Mūsu Kungs un Pestītājs, dzirdot Toma apliecību, izsacīja tādu komentāru, kas ir vērā ņemams un ļoti svarīgs mums visiem. Jēzus saka: tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Ir skaidrs, ka pasaules vēsturē nav pārāk daudz cilvēku, kuriem bija iespēja personiski būt ar Jēzu kopā 3 gadus, vai personiski piedzīvot, kā viņš nāk, pieskarās viņu brūcēm un dziedina, vai pat augšām ceļ. Dzirdēt viņa kalna sprediķi, vai būt starp tiem, kuri tiek paēdināti, vai vēl vairāk būt pagodinātam tādā mērā, kā būt starp tiem 12 tuvākajiem vai 70 tālākajiem mācekļiem, kas tiešā veidā saņēma pavēles un pamācību no Jēzus. Pasaules vēsturē šādu cilvēku, kuri tieši un nepastarpināti ir sastapušies ar Jēzu, ir vairāk tūkstoši, ja mēs ieskaitām vēl tos, kuri bija sapulcēs un tajos publiskajās vietās un pasākumos, kur Jēzus runāja, tad tie būtu diezgan daudzi tūkstoši. Tomēr uz doto brīdi visi sen jau ir miruši, pārkāpuši dzīvības un nāves slieksni, un neviena dzīva, tādā nozīmē kā pa zemi staigājoša acu liecinieka, un, protams, paša Kristus, kuru varētu sastapt miesā uz zemes, nav. Tādēļ šie vārdi, kuri no vienas puses konstatē: jā, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Skaidrs, ka redzēt un ticēt ir vieglāk. Kaut gan te ir neliela atruna. Arī farizēji un raksturmācītāji, arī augstie priesteri, arī Pilāts un Herods, arī sargi, arī karavīri, kuri viņu gūstīja, sita un beidzot nonāvēja pie krusta, arī viņi Jēzu redzēja. Arī viņi Jēzus balsi dzirdēja. Bet viņa fiziskā, miesīgā klātbūtne nepadarīja viņus par ticīgiem. Tādēļ nepārvērtēsim šo tādas fiziskas sastapšanās pieredzi, sakot: ja cilvēks fiziski sastaptu Jēzu, būtu ar viņu, viņa laika biedrs, redzētu, runāt ar viņu, tad automātiski viņš kļūst ticīgs. Nē.
Ir vesela virkne ļaužu, kuri seko Jēzum, ne tikai viņu redzēja, bet zīmes un brīnums redzēja. Un pat mirušo augšām celšanos redzēja, un Lācaru, kurš smirdēja un iznāca satīts no kapa dzīvs, redzēja, bet viņos tas neradīja ticību. Viņi izdomāja, ka vajag noslepkavot gan augšām celto Lācaru, gan noslepkavot Kristu, kurš viņu ir augšām cēlis. Tā ka arguments par to, ja es redzētu, ja es aptaustītu, tad es ticētu. Toma gadījumā tas nostrādāja, jā. Bet kāpēc? Kāpēc tas nostrādāja Toma gadījumā? Padomāsim par to, ko darīja augšām celtais Kristus un ar ko viņš tikās un kam viņš parādījās pēc savas augšām celšanās. Viņš neaizgāja pie Ponsija Pilāta teicis, no ko? Re, kur es esmu? Viņš neaizgāja pie Heroda un nesacīja, tu gribēji zīmes un brīnumus, lūk, es esmu dzīvs. Tu taču dzirdēji, ka man piesīt krustā. Viņš neaizgāja uz Sinedriju un neaizgāja pie augstiem priestiem, neteica, no ko veči jūs izdarījāt? Redziet, es esmu dzīvs. Manis dēļ pārplīs priekškars templī. Viņš neaizgāja pie tiem, kur viņam iepriekš neticēja un neparādījās viņiem pēc augšām celšanās. Neparādījās. Viņš parādījās sievām, kas uz viņu ticēja jau pirms viņa ciešanām un nāves. Viņš parādījās tiem 12, izņemot Jūdu, protams, kas viņam bija ticējuši, varbūt daudz ko nesapratuši pirms viņa ciešanām un nāves. Viņš parādījās vēl vairākiem simtiem brāļu, kuri viņam bija ticējuši pirms viņa ciešanām un nāves. Tādējādi tiem jau iepriekš ticīgajiem apliecinot, ka viņa vārdi ir patiesi, ka viņš ir uzvarējis nāvi un ir dzīvs. Bet skeptiķiem, zaimotājiem viņš neparādījās. Viņš neatklājās arī pēc savas augšām celšanās. Tāpēc, ka tu mani redzēji, ticēji. Patiesību sakot, tāpēc, ka mācekļi, arī pārējie, redzēja Jēzu, tāpēc viņi ticēja. Tāpēc, ka viņi varēja ēst kopā ar viņu, tāpēc, ka viņi varēja runāt kopā ar viņu, tāpēc viņi ticēja. Atcerieties arī pārējie mācekļi. Tad, kad sievas viņām pastāstīja, ka viņš ir augšām cēlies, viņi vienalga neticēja līdz tam brīdim, kamēr viņi paši augšām celto Kristu neredzēja. Ir viegli redzēt un ticēt. Ir viegli gūt pārliecību ar savām acīm, apliecinājumu tam, ko tu esi iepriekš tā kā ticējis, tā kā cerējis, un tagad tu redzi, un tas viss savienojas. Bet par svētīgiem Jēzus sauc tos, kuri neredz, un viņš tad lieto tādu vārdu, un tomēr tic. Neredz un tomēr tic. Es jums pilnīgi atklāti un godīgi varu pateikt, ka es Kristu nekad dzīvē redzējis neesmu. Nekad. Ne vīzijās, ne sapņos, ne balsi esmu dzirdējis. Ne sapnī, ne dzīvē, nekad neesmu redzējis Jēzu. Viņa balss nekad nav runājusi uz mani. Ne sapnī, ne vīzijā, nekā citādi. Bet es ticu un esmu pārliecināts par viņu, par viņa augšām celšanos, par viņā dāvāto dzīvību vairāk nekā pats par sevi. Man gribās domāt, ka es esmu starp tiem svētīgajiem, par kuriem Jēzus saka, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Bet lūkojoties uz jums, lūkojoties uz citiem kristiešiem, kuri svin Kristus augšām celšanos, nāk uz baznīcu, uz dievkalpojumiem, piedalās dievkalpojumos, bauda svēto Kristus miesu un asins, var teikt, šie vārdi, mīļie brāļi un māsas, Kristu ir arī par jums. Jūs arī esat tie svētīgie, kas neredz, kas nav redzējuši, bet jūsos ir ticība.
Ja jūsos nebūtu šīs ticības, droši vien, ka jūs šeit neviens nesēdētu, uz dievkalpojumu nenāktu un šeit nepiedalītos. Tādēļ tie svētīgie, kuri neredz un tomēr tic, esam, mīļie brāļi un māsas Kristū, mēs visi. Augšām celtais Kristus saviem mācekļiem deva pilnvaras. Un tas arī ir kaut kas no tā, ko nevar redzēt un pārbaudīt, bet kas jāstver ticībā. Un tādēļ ir svarīga draudze, baznīca, dievkalpojumi un viss pārējais. Kā mēs lasām šeit Jāņa evaņģēlijā, pēc augšām celšanās Kristus parādījās saviem 10 mācekļiem, tātad mīnus Toms, mīnus Jūda, un parādoties caur aizslēgtām durvīm, ienākot telpā, kur atradās mācekļi, vēlēja viņiem mieru, rādīja savus caurdurtās rokas, mācekļi kļuva līksmi. Tad Jēzus vēlreiz sacīja: miers ar jums, un tad Jēzus deva viņiem pavēli. Viņš sūtīja savus 12, uz to brīdi 10 mācekļus kalpot, dvešot uz viņiem, viņš dāvāja viņiem svētā gara dotas pilnvaras, kam jūs grēkus piedos, tiem tie būs piedot, kam jūs tos paturēs, tiem tie paliks. Visa Kristus dzīve un nākšana, ciešanas, nāve un augšām celšanās ir riņķī un ap grēku un grēku piedošanu. Un tā ir svarīgākā tēma, kādēļ Kristus ir nācis šai pasaulē. Un ja mēs atgriežamies pie tēmas par to, kamī tad mēs esam iesaistīti, tad mēs esam iesaistīti šajā visā, kur ir dzīvība un nāve, grēks un piedošana. Un mēs esam iesaistīti tajā, un mēs apzināmies, ka grēka un atkāpšanās no Dieva un ticības tiešās sekas ir nāve. Nāve, kas ienāca līdz ar Ādamu un Ievu Ēdenes dārzā, un nāve, kas ir mūsu visas civilizācijas, cilvēku civilizācijas pavadone visus šos daudzos tūkstošus gadu. Nāve kā atgādinājums par grēka sekām. Šī nav spēle, kurā mēs varam stāvēt malā un būt neiesaistīti un nepiederīgi. Mēs esam iesaistīti. Mēs esam Ādama un Ievas bērni. Grēka lāsts gulstās pār mums visiem, bet Kristus piedāvā augšām celšanās un mūžīgās dzīvības svētību apmaiņā pret grēka lāstu. Grēka un nāves lāstu Kristus, mirstot pie krusta, uzņēmās uz sevi, mirdams par visiem mūsu grēkiem. Bet līdz ar savu augšām celšanos viņš mums dāvā iespēju būt brīviem un dzīviem. Un šo brīvību Kungs Kristus piedāvā mums izbaudīt nevis kaut kad, tur pēc nāves, debesu valstībā, bet jau šeit un tagad. Brīvību no grēka, brīvību no apsūdzētāja varas, brīvību no mūsu pašu un Ādama un Ievas darītā grēka sekām, brīvību caur grēku atlaišanu un piedošanu. Jā, grēkus atlaiž un piedod tikai un vienīgi Dievs. Tā ir viņa vara un viņa spēks atlaist un piedot grēkus. Un viņš caur Kristu dāvā visiem, kas tic, grēku piedošanu un mūžīgu dzīvību. Viņš to realizē caur saviem apustuļiem, sniegdams viņiem grēku piedošanas varu un spēku, viņa vārdā piedot grēkus. Caur apustuļiem šī grēku piedošanas vara un spēks ir pavadījis un pavada Kristus draudzi un baznīcu līdz galam, līdz pasaules galam.
Tā ir brīnišķīga vara. Tas ir brīnišķīgs spēks, kuru Dievs Kristū dāvājas savai baznīcai. Piedot un atlaist grēkus. Darīt cilvēkus brīvus no grēka vainas. Brīvus ticēt, brīvus sekot Dievam, brīvus pildīt viņa gribu, brīvus dzīvot un brīvus mirt ticībā uz augšām celšanos un dzīvību. Šādā dzīvībā un šādā brīvībā Kristus ir ieaicinājis mūs visus, mīļie brāļi un māsas Kristū. Lai Dievs dod mums stipru ticību, stipru paļāvību uz to, ka Kristu izcīnītā uzvara pār grēku un nāvi ir arī mana uzvara. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargā jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.